Un tagad jūs redzēsiet laboratoriju, skaļu. Cita šķirne, cits izmērs, cits temperaments, bet galvenais tāpat ir sadarbības prieks ar savu saimnieku. Un tiesnesis tieši to arī skatās. Kā jūs redzat, ir rindā vēl viens cilvēks, tas ir stewards, jeb sacensību vadītājs, kurš dod norādes saimniekam. Un arī tas suņiem ir diezgan sarežģīti, ka tur vēl viens cilvēks staigā un kaut ko runā. Un ļoti bieži suņi gribas izpildīt jau to komandu, kuru dod stewards. Jājūt saimnieka pagriezienu, papildus komandas drīkst dot tikai uz tēmu maiņām un uz kustības sākumu. Uz pagriezieniem papildus komanda netiek dota. Tāpat kā tāda netiek dota pie apstāšanās, sunim pašam ir jāzina, ka ir jāapsēžas saimniekam pie kreisās kājas. Šāda tiešana pie kreisās kājas, protams, ir ļoti noderīga arī sadzīvē. Patiesībā kas no šiem elementiem var noderēt, ja jūs sunu spējat apstātināt, vai sunim pateikt, ka viņš paliek uz vietas un gaida. Varbūt jūs esat jūrmalā un tur nav pilnīgi nekā, pie kā jūs piesiet suni. Jūs viņu varat atstāt un suns zina, ka viņam ir jāgaida. Protams, sadzīvē jums varbūt nevajadzēs, lai viņš tik precīzi apstājas un tik smīgi stāv, bet sacensībās tam ir nozīme. Sacensībās viņam ir jāstāv taisni attiecībā pret kustības trajektoriju. Viņš nedrīkst šķiepties, nedrīkst staigāt līdzi, nedrīkst par ātru apsēsties. Tas viss ir jādara tikai un vienīgi pēc pendlera komandas. Pārsvarā, protams, sportā pendlers ir arī sunu saimnieks. Jo tā ir ilgstoša sadarbība, tas ir ļoti ilgs un garš darbs. Diez vai cits cilvēks var panākt tādu sapratni ar sunu, lai varētu kvalitatīvi viņu startēt sacensībās. Arī jūs redzēsiet ļoti augstu līmeņu sportistus, kas tieši ar saviem suņiem, atbraukuši no Krievijas, no Somijas, sportisti no Latvijas, un kas gatavojas pasaules čempionātam. Un šādos ļoti sarežģītos apstākļos rīkotas sacensības ir lielisks treniņš. 9,5. Jo šeit apstākļi ir ārkārtīgi sarežģīti. Jūs dzirdat šeit līdz kaut kāda putni, kas maržo pēc trušiem un saskiem, ir liela burzma. Un suņiem ir ļoti grūti koncentrēties, pat ja viņi to cenšas neizrādīt. Viņi neviena tā kā nav aizskrējis uz to galu, kad ir truši putni un lauku sēta, bet viņiem ir ļoti grūti, ticat man. Šie suni pagaidām nākamajā vingrinājumā jūs redzēsiet izpildīt tikai 2 pozīciju maiņas. Rītā jūs redzēsiet, ka nāk arī 3. pozīcija stāja. Un arī tas ir ļoti sarežģīti, jo suni tikai nedrīkst bīdīties uz priekšu un atpakaļ. Viņi nedrīkst šķiepties, viņi nedrīkst aizbīdīties uz sāmu. Un šī ir viena no retajām komandām, kur drīkst pielietot arī žestu. Katram sunim šo žestu vienmēr mazliet savādāk, atkarībā no tā, kā viņš kompleksu izpilda un kā viņam ir labāk saprotams. Rīt jūs redzēsiet krietni lielākā attālumā izpildīt kompleksu. Starptautiskajā klasē šis attālums ir 15 metri no suna līdz saimniekam. Un šādos apstākļos, kad ir ļoti daudz citu visādi trokšņu, šis žests mazliet palīdz sunim labāk norientēties un saprast, ko no viņa gaida. Tāpat šis elements aports. Jūs redzat, saimnieks izmet aportu, suns nedrīkst viņam skriet pakaļ uzreiz, tikai pēc saimnieka atļaujas.
Arī tas ir disciplīnas pārbaude, tā ir pacietības pārbaude, kontroles pārbaude, un tiesnesis ļoti rūpīgi meklē, vai saimnieks dod komandu un suns tikai tāds sniegt. Un pēc tam arī jūs redzat, sunim ir jātur apoks līdz brīdim, kad saimnieks saka dod, un viņu paņem. Nedrīkst nomest zemē, un nedrīkst arī nedot. Kas ļoti bieži sadzīvē gadās, ka mamma teikt, ka klava, tas jums met lielus lokus un nedod. Un šeit treniņa paklausībā šī jautājuma varētu krietni palīdzēt. Šīs sacensības rīko Latvijas Krimināllistu federācija sadarbībā ar Dienestu un sporta simbolpību mācību centru Intersporta Kanis, kurā pieredzējuši instruktori piemeklē katram sunim un katram saimniekam vajadzīgo metodi, jo cilvēki arī ir ļoti dažādi, cilvēkiem koordinācija ir ļoti dažāda, valsts stempli ir ļoti dažādi, un galvenais uzdevums ir, lai suns saprot, ko no viņa grib. Tas ir pats galvenais uzdevums, un tā ir ļoti bieži lielākā problēma, ka liekas, suns neklausa, suns nedara, suns dara tā un ne šitā, bet patiesībā suns vienkārši nesaprot, ko mēs esam gribējuši. Jūs redzējāt lieliski izpildīt kvadrātu. Общее впечатление 10. Iespējas pēdējā atzīme. Desmitnieks ir par suņa un saimnieka sadarbību ringā. Par jebkuru